Miksera bļodā ar putotāju uzgali 3 līdz 5 minūtes sakuliet mīksto sviestu. Pievienojiet cukuru un sakuliet vēl pāris minūtes. Ik pa laikam nokasiet bļodas malas. Pamazām pievienojiet olu dzeltenumus, kuļot vidējā ātrumā. Ik pa laikam nokasiet bļodas malas. Atsevišķi sajauciet mandeļu miltus un sāli ar izsijātiem miltiem un cepamo pulveri. Pievienojiet visas sausās sastāvdaļas miksera bļodā. Nomainiet putotāju uz plakanu uzgali vai lāpstiņu un samaisiet tikai līdz izveidojas mīkla. Izrulējiet mīklu starp 2 plēves loksnēm 5 mm biezumā, derēs arī pergaments, silikona vai teflona paklājiņi. Atdzesējiet vismaz 2 stundas vai sasaldējiet un tad atkausējiet pirms izmantošanas. Katliņā uzkarsējiet pienu līdz 80 grādiem, tikmēr sajauciet cukuru ar cietu un miltiem. Sauso maisījumu pievienojiet olu dzeltenumiem un samaisiet līdz pastas konsistencei. Uzreiz pamazām pievienojiet karstu pienu, rūpīgi samaisot. Lejiet atpakaļ katliņā un vāriet, nepārtraukti maisot, līdz krēms sāks sabiezēt. Noņemiet no uguns un enerģiski maisiet ar putojamo slotiņu 1–2 minūtes. Atgrieziet katliņu uz vidēji zemes uguns un maisot vāriet vēl 1 minūti. Pārbaudiet ar termometru, lai krēma temperatūra nepārsniegtu 85 grādus. Rūpīgi iemaisiet augstos sviesta gabaliņus. Ielejiet krēmu uz paplātes, pārklājiet ar pārtikas plēvi un ļaujiet atdzist. Pēc tam ievietojiet leduskapī uz vismaz 3 stundām.
Sajauciet ūdeni un želatīnu un ielieciet leduskapī līdz izmantošanai. Katliņā uzkarsējiet abus biezeņus līdz 80 grādiem, tikmēr sajauciet cukuru ar cieti un miltiem. Sauso maisījumu pievienojiet olu dzeltenumiem un samaisiet līdz pastas konsistencei. Uzreiz pamazām pievienojiet karstus biezeņus, rūpīgi samaisot. Lejiet atpakaļ katliņā un vāriet nepārtraukti maisot, līdz krēms sāk sabiezēt. Noņemiet no uguns un enerģiski maisiet ar putojamo slotiņu 1–2 minūtes. Atgrieziet katliņu uz vidēji zemes uguns un maisot vāriet vēl 1 minūti. Pārbaudiet ar termometru, lai krēma temperatūra nepārsniegtu 85 grādus. Rūpīgi iemaisiet želatīnu, tad augstos sviesta gabaliņus. Ielejiet krēmu uz paplātes, pārklājiet ar pārtikas plēvi un ļaujiet atdzist, pēc tam ievietojiet leduskapī uz vismaz 3 stundām. Katliņā uzsildiet biezeni līdz 35 grādiem, tad pievienojiet glikozi. Tikmēr kārtīgi samaisiet cukuru un pektīnu. Aktīvi maisot, biezenim pakāpeniski pievienojiet cukuru un pektīnu un uzvāriet. Uzreiz pievienojiet citronskābi un ļoti labi samaisiet. Ļaujiet džemam pilnībā atdzist, pēc tam ielieciet to konditorejas maisiņā. Turpiniet ar taršu pamatnēm. Ar metāla riņķiem izgrieziet apļus un novietojiet uz silikona paklājiņa. Mīklu sadūriet ar dakšiņu, tad lieciet leduskapī vēl uz 30 minūtēm. Cepiet apmēram 12–15 minūtes. Labākai siltuma cirkulācijai vēlams izmantot perforētu paklājiņu un perforētu cepešpannu vai novietot paklājiņu tieši uz cepeškrāsnes režģa. Pirms dekorēšanas pilnībā atdzesējiet taršu pamatnes. Turpiniet ar diplomatu krēmiem. Katru krēmu samaisiet ar putojamo slotiņu, tad saputojiet atdzesētos krējumus līdz mīkstām pikām. Uzmanīgi iecilājiet krējumu katrā krēma pamatnē. Ielieciet katru krēmu maisiņā un nekavējoties izmantojiet. No sākuma izspiediet meleņu upeņu diplomātu krēmu uz startēm.
Pēc tam izspiediet klasisko diplomāta krēmu uz tartēm. Un beidzot izspiediet nelielus ogu džema pilienus. Dekorējiet ar svaigām melenēm un piparmētru lapiņām un izbaudiet!